aizbrauc. Cits noiet viņam. Kurš silpē? Es tāpēc viņš aizbrauc. Masinkungs. P atzīmē. Tad ir Kanāda. Krauklis. Loja. Māliņš. Nicis. Ko no māliņš grib? Nākies viss šos. Tomēr, kad man šitis pa galvu. Nu tāpēc jau to savu izlēmu. Derēti, jā. Vai tu domā kāds bučos tev? Tu domāji, Kurā vietā tiešā ir nosaistēs visu spaidošanu šajām. Komandā sastājās veči. Dos kārtību, dos te fotografu un viss, kas uzņem. Kur Amerikas komanda? Tā ir Amerika? Kā neklausās, visi karš. Viss runā savu, jā. ASV pirmā komanda. Kur ASV pirmā komanda? Sans, Bēziņš, Roģis, Mastiņš. Es ar stūri. Viņas Tā nāk jūs nāk vidu. Šajās kopā vidu. Reizā pusē otrā vietā. Kanādā. Kanādā. Kraukli. Krauklis, Leja, Māliņš, Nicis. Noņem. Trešā vietā. Maniet, viss ciešā kopā. Tiešā kopā. Jā, pa daudz plats. ciešāk. O, tā, jā. Ļoti labi taigi. Tagad medaļas pasniegt, tad es ņemšu, ka medaļu kaklā. Jā, tikai tad, ka kaklā visiem. Maldus ir jau redzējis, jau bija medaļu. Jā. Tā kā munkur būs kaklā, tad tā ir bildi. Pirms un tad pēc tam ar vēl. Ja? O, nā, droši. Kad mēs sākām organizēt šīs globālās meistarsacīkstes, vispirms mēs bijām domājuši par tiem populāriem sporta veidiem tikai kā volejbolu, basketbolu, tenisu un tā. Bet tad radās ideja pievienot arī tādus sporta veidus kā novuļu, šaušana un citus. Viens otrs gan teica, ka jau šaušana nav populārs Latvijas sporta veids, atmēr sakot, es par to nevaru spriest, tas ir viens no tiem sporta veidiem, ar kuriem es daudz nesaprotu. Bet es domāju, ka ir ļoti labi, ka mēs esam arī izvēlējušies šaušanu pievienot šīm sacīkstēm, jo, ja mēs paskatāmies atpakaļ Latvijas gados, tad mums ir bijuši daudz slaveni šāvēji, pat pasaules meistars Spļāva, olimpiskais meistars Kapteinis Marlē, mums būtu daudz labu šāvēju, Klaus, Benjāmiņš un vēl citi. Un tāpēc es domāju, ka jūs visi esat pelnījuši tikpat lielu pateicību no Latvijas sporta padomju pasaulē un rīcības komitejas par jūsu piedalīšanos, par jūsu nestiem materiāliem upuriem, lai tiktu šeit, un par uzupurēšanos, dāvot kastā saulē visu dienu. Un es apsveicu uzvarētājus un novēlu arī labs sekmes tālākās Es vienu vārdu gribēju pateikt, Albertiņš, kad tas būtu piemērots latviešiem vai tā. Mūsu senlatvieši tikai daudzreiz gadus apakaļ tikai ar šautieni iegūst sev pārtiku. Tas mums vajag kā. Tādu gan es nezinu, bet šaušana populārs sports, es domāju tā, ka tur nav tūkstošiem cilvēku šaušana, es nezinu, vai vispār skatītā daudz ir kādreiz. Piemin ložu šāvējs, nepiemin kapteinis to inženieru Blau, kurš 12. gadā olimpiādā bronza medaļu. 7 latviešu olimpiādā. Pats stāvēs kašķa maisu vai Amerikas pirmā komanda ir šitie kungi ir Amerikas pirmā komanda. Nē, tas var tā. Komanda viducīgie Pēc labākie. vārdi nāk šā. Kancēns. Labi, sveiku. Tas ir otrs. Tas ir otrs. Tad ir Bēziņš. Apsveicu. Roģis. Brīls.
Tuli laimoissa niin vetää. Mä näen, että on rintaiksi neuro stāvēt. Vēlāk ar to. Kanāda, otrā vietā. Atkal 4 punkti Kanāda. Mūsu ilgadīgs meistars, ko es jau zināju pašā sākumā, kad viņš tas vinnētais būs, tas ir Trauklis. Viens viņu nevar pārspēt. Tas tik šodien tā bija. Tu jau nemēģi. Nākošais gads. Mūs jaunie sasitīs. Jā, es tieši. Ne jau vecie, bet jaunie sasitīs. Leja. Loja. 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 Mēs zinām tos gājienus. Tev ir gunīgi. Māliņš. Kāds lielās Kurienes jūs esiet, jūs jāiet uz Turienes? Es esmu no Hamiltonas. Viņi saka, Dzīvo Detroitā un sastāv Kalamazūkas klubā. Oceanside. Oceanside Canada. Oceanside Canada. Jāsties, ka ja jūs maksā, viņš stājās atpakaļ filmā. Mēs viņiem arī 10 polu. Man liekas, nekur nelaimes. Un nevarā viņš ir brīvmākslinieks. Kāpēc viņi grib piespekot katru līniju? Kurā pagājušajā tur ir aizmeitas līnijas. Resbergs. To tā, Hey, Long Island. Saika apkārt. Lai izdautos pēc. Silvime. Kurš? P. Jā, Pēters. Ja Pāvils. Pēteri. Tu uzņēmi vienu no visiem jau. Uzņēmi kaitīgi. Priedīt. Jā, Nav īgrūs. Rinkuš, jā. Rinkuš. Tagad apbalvotie pastāv vienu brīdi. Meitā Latvijas uzņēmis. Ko šito pusi skatās atbalvotie? Vēl būs. Nu labi, individuālā man Pagaidiet, vēl. Izskatu bildes. Es katru reizi fotogrāfu. Kurā nespēja varēt viņu gāzu izsaka. Individuāli. Spēcīgākiem šāvējiem. Kristīgākiem ir ticīgākiem. Tie, kas lielāks nosti taisīja vai tā kā es. Ja nemācēju šaut, tad vismaz amut taisīt to cilvēku. Viss spēcīgākos no tāda maza saraksta nemaz nevar dabūt rokā. Pirmais. Trauklis. Mūsu komandas kapteinis. Un viņš man lielākais palīgs ar spēcību. Jā, tas ir Atsemenāji tev atsemenāji. Paldies, čalīgi man gribēja apjāt. Viņš jau sākumā teica, ka viņš braukšanas kanādieši. arī piedodam tā lieta. Tagad. abi divi vienāds spīd. Malī! Tu esi pa nopelnis, tu strādāsi, neaizliek šauties. Viegli salasīt otrā vietā. Hans Juris. Rei! Tu otrā un trešā vietā. Es man redzēsies. Atkal no Kalamazūkas klubā. Malī, labi. Viņi Hamiltons klubā iestāties arī. Jā. Pagaid, varbūt nākušais dabūs klunku, tad tu iestāsies. Bērziņš tāle valdi. Jā, tik pārkā. Tieši no zelta, ne? Tieši no zelta. Kāpēc tā kā būtu? Nu jau nebūtu viss. Vēl jau palika pāri. Pastāvēs 12 reizes.
Snaida, nu! Ei, nu tagad. Nu, ei, jūs sakiet, mums tie iemetāšie piestājās vidū. Kā visi vadītāji. Medaļas, ja nebūtu atvests medaļas, Komandants noliec tos liekos medaļus. Saņem divas vadītāji jau sen. Jūs tur vadītāji. Ceļiem priekšā. Jūs jau citā klasē esat. Jūs varat nenokļūties viksas. Ok. Nu, tad nevajag nevienu. Viņš tā virsnieku paši nesaslīcinājās. Kaut kā drusku vidū krīt. Viņam jauna aparāta. Lai mēs ātri tiekam. Skatās uz šo pusi un parunāsies vēlāk. Ciešāk drusku kopā. Atkāpties sātāni. Nāc uz šo pusi pilnīgi gara. Kāds saulīt nāc. Solmu nāiet pāri, vairāk gadiem. Ok, es divus uzņemšu. Vēl vienu. Droši paliek. Tu viss tā priekšā kaķīt nevar redzēt. To jā. Tā kā kājas un galva, ne? Nu, galvu nebūs. Bet Tiem garākiem nebūs galva. Medāli galvenā. galvenais. Zviedrijas sporta pārstāvs Vensdāvs. Lūdzu, Vensdāvs. Šodien beidzās tenis turnīrs un Stokholmas Latviešu tenis klubs ir ziedojis pārsteigumu balvu globālo spēļu tenisa turnīra dāmu klasē. Tā par latvisku un stāju un cīņas garu laukumā ir piešķirta jaunākai dalībniecei Ingridai Ziednei. Svešos dārzos, piemērs skaistas pūkņes,
skaistu labs. Domēs gaisās šķiet daudzām lietām, cik tās puses kilometru stāvs. Austrālijā opādus var meklēt, vai zirgā aitu vaļam pakaļjāt. Ja iegribās uz Jaunzēlandi aizbrauc, tur Angļu mierā bērnus audzināt. Bet Dienvidu jūras pasakainas salās, apmokus vieksti dienas karājās. Tur meitenes ar šaplāts brūņiem durviem, priekš turistiem kā alšu bojās. Svešos nācos vienās gaismas puķes, ņemšos brīnišķīgi buklīdziet. Tomēr skaistāk tas tevis nav puķiem, tās jau stāvā kaujas māciet. Svešās pilsētās tāds platu ielu, skatovos tik daudz skaistu labs. Tomēr skaistās šķiet daudzām lietām, cik tās puses kilometru stāvs. Tomēr skaistās šķiet daudzām lietām, cik tās puses kilometru stāvs. Labprāt atkārtot dažas no dziesmām, kuras dzirdējuši platēs, bet nekad nav dzirdējuši dabā. Tagad Janīna jaunā aranžījumā kopā Lindu dziedās vienu ļoti jūrniekiem piemērot dziesmu Jūras klāt. Saules pāri nākas egelī.
romantiskā noskaņā dziesma no Uz plats par manu draudziņu Nevēdā, kuru šovakar nav dabūjama pie ieejas pārdošanā. Saules diena. Ja es tavu sev dzīvē prasu, lūgum šis laikus atskan, dienu gaišu saules dienu, uzdāvini mūžam man. Dienu gaišu saules dienu, uzdāvini mūžam man. Lai tas nākos no grastumā, kad vēl mīlā bērns jauns, un kad nemirtīgās lapēs dārzu vērību nesauc, un kad nemirtīgās lapēs dārzu vērību nesauc. Iesim tādu pa tādiem ceļiem, kas pat sapnī neaizskumt, lai neviena visā zemē laimīgāka nav par mums, lai neviena visā zemē laimīgāka nav par mums. Pati saule nokāps lejā, katrai upei skūpstu sniegs, tev no dienā viļņas meļot, rokās paliks daudzu prieks. Tev no dienā viļņas meļot, rokās paliks daudzu prieks. Kad pretie tā stundu vēlo, nakts violītes varžos gais, vēl šai dienai nebūs vietā, skaistums sāpēt neizgais. Vēl šai dienai nebūs vietā, skaistums sāpēt neizgais. Vēl šai dienai nebūs vietā, skaistums sāpēt neizgais. Mēs ar vienu mazāk paliekam uz vēl viens dziesma no tās pašas lapas. Dziesma par, kas tiek rakstīta mūsu draugiem un radiem Latvijā, mūsu mīlestība. Es zinu, kā mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Par spīti tam, kā nelabvēlīgs liktenis mūs katru savā pasaules malā tur. Vai satiksimies kādā ielas stūrī, kuram daudzreiz būs jāmainīts nosaukums, vai uz mīlētāju nosēdēta sola, kuram blakus vērmaņ parkā lauva skums. Kas krāstā pūš, aizkāpām aizķeries mums mūž. Zem priežu zariem, kur virši zied,
vienmēr vecošu dziesmu dzied. Atlikt laukā tu smaidot nāksi pretī. Tev rokās iedēs 10 vasaras. Tām grūti atšķirt būs, kas mirdzēs spožāk. Vai tā rasa ziedos būs vai asaras. Vēlāk roku rokā staigāsim par ielām. Mums kā ēnas gadu simti līdzies. Kamēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Kā rietum vēji, kas krastā pūš, aiz kāpām aizķeries mums mūž. Zem priežu zariem, kur virši zied, es vienmēr vecošu dziesmu dzied. Es zinu, kā mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Par spīti tam, kā nelabvēlīgs liktenis, mūs katru savā pasaules malā tur. Kamēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Kamēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Mēs turpinām šī vakar programmu. Pienākas viena novēlu vēsties apsveikuma telegrāma, kas Rīcības komitīs rokās vēl nonākus. Sveicām pirmo globālo sporta svētku saimi. Lūdzu, ziņojiet, kas uzvarēs. ASV izlases basketbolisti un volejbolisti Kalamazoo Balbo bārā. Runājot par bāriem, dažas vakars atpakaļ, kā es dzirdēju, arī novusistiem bija maza nesaprašanās, viņi nav pārliecināti, ka Kanādi bijuši labākie un izsaukuši speciālu maču vienā mazā Kalamazoo restorānā, ja bārā, kā mēs saucam, pārspēlēt to, diemžēl tikai uz biljardu galdu, un viss bija labi, bet īpašnieks no jālas pēc borskālu, un tad es izjūtas. Uldas Reips mums pastāstīs kaut ļoti interesanti, kā jūs ziniet, uz dažiem mēnešiem nākamā vasara, tas gadīs gads, Kanādā dziesmu svētki izsludinās jauno teātru lugu konkursu. Pieteikušies apmēram kādas 30 lugu rakstnieki jaunām lugām, no kurām 29 noraidītas. Viena no šīm noraidītām lasīs Uldas Reips. Kur ir, tur rodās. Laikmetīga sadzīves komēdija 8 cēlienos. Piedalās personas saimnieks Arvīds Pumpes, saimniece Berta Pumpe, viņas vīris Jēkabs Neziņa, kučieris Džāna Aivan Lustmīlis, mežsargs Antons Zaķis, pirmā meita, otrā meita Ganuzēns, Kristīne Fiksā,
un nervozais suflieris Arvīgs Tarkšķis. Darbība norisās uz laukiem pagājušā gada simtā 1892. gadā. Priekškaram paceļoties kļūst dzirdami pilsētas trokšņi, autotaures, tramvaju zvani un paceļošas lidmašīnas motoru rūkmani. Skatos greisā malā ir kumodi ar emaljētu mazgājumu bļodu, kurā peld sieviešu matiem aplips sviepīgabals. Skatos centrā loks ar slēģiem uz iekšpusi. Pie loga mirklis pods, virs kura nokarājās zilām mušām aplips mušpapīris, un caur logu var redzēt sētas vidu ar aplu, vaidaru, kūti, malka šķūni, ratnīcu, piedaru, kleitiņu, riņu un aizgalvu. Tam garām aizlijās apkalēm apstādīts asfaltēts lauku ceļš. Kalnā pazūdais bērns Birstaus atkal parādās pret kalnu, kura galā majestātiski paceļās balta baznīca ar sarkanu šīferu jumtu un zelta gaitu. Istabas vidū saliekamā karavīra gultiņa ar uzpūšamu gumijas matraci un pašaustu segu. Zem segas guļ vecais tēvs. Cilvēks pusmūža gados ar garu baltu bārdu un lokļu melniem matiem. Reiz pa reizei iekrācās. Uz skatuves labās puses uznāk pirmā meita, tērpusies lobarības nokašķītos apakšspārkos, sarkanām spalvām apaugušām kājām, bez sviestu ieziestiem matiem un lielu hārpu uz deguna galva. Meita dzied patīkamā baritonā, es meitiņa kāro zīde, un uzsēžās uz guļošā vectēva. Tad ar no svārkiem izvilktu tamboriem adatu sāk urbināt savu degunu. Vecais tēvs mēģina izkulties no segas apakšas, bet lielā svara dēļ tas viņam neizdodas. Suflieris. Lūdzu, ne uz kājām! Meita paklausa un uzsēžās vecam tēvam uz galvas. Tālumā ir dzirdama ratu rīboņa, tadara bum, kas pieaug līdz skaidri kļūst dzirdama pakavu klaboņa, klipadi, klapadi, klipadi, klapadi. Un pie loga piebrauc ratu, bet atmuguris, lai skatītājiem nebūtu jārāda zirgs. Kučieris, stāvi maita, sāk sist zirga, špišķaš. Zirgs dusmīgi, ījā, sviedz. Pirmais sunis, vau. Otrais sunis, of, aizsmacas. Trešais sunis nepagūst nekā teikt, jo suflieris kliedz, pietiek riec. Atskan 2 šāvieni. Pirmais un otrais sunis abedīvi kopā. Un tad apklūst. Suflieris, tas bija labi. Kučieris klauvē pie durīm. Suflieris, tur esi vaļā, Jefiņa. Kučieris kaut ko pie sevis nomurmina un nāk iekšā. Viņam pie rokas ir pūpoša divstobrene un kājās vadmalas pusbiksas, jo otru pusi ir norāvuši suņi. Kučieris bravūrīgi, smējās. Dievs palīdz, pret pirmo mīnu. Nu, man saldo duiņ, kucī, ķēvīgs, strupastī, nāc čurp un iedod ciemiņam mutes. Pirmā meita pārtrauc urbināt degunu un prasa, vai tev komplektes ir? Kučieris apjucis meklē par kabatām. Ak, tu jupis, es taču iebāžu ķešā. Suflieris no malas. Še konfektes. Pret kučierim krējuma konfektes, kas salikušas kopā. Tās iekrīt vecam tēvam vārdā un pielipina to pie gultas līdz izrādes beigām. Tanī brīdī no kreisās puses uzskrien saimniece ar kūpošu galetis bļodu rokās. Saimniece! Ak, tu mīļušie, precinieki sabraukuši! Sasit abas rokas virs galvas, ļoti nokrīt uz mežsargu. Viņas sasit abas rokas virs galvas. Ak, tu mīļušie, precinieki sabraukuši! Suflieris uzskrien uz skatuves un grib noķert galeris recekli. Bet, diemžēl, tas vēl nav sarecējis un ielīst suflierim klēpī. Visi skrējēji pazaudē līdzsvaru un nokrīt uz gultas sekojošā kārtībā. Vecais tēvs apakšā, pirmā meita uz vecā tēva, kučieris uz pirmās meitas, saimniece uz kučiera, suflieris uz saimnieci un pašā kaudzes galā mežsargs. Visus ar savu zaļo kažoku apklādams kā ar velēnām. No kaudzes apakšas var dzirdēt veco tēvu. Tā es nekad uz pirti netikšu. Pirmā meita turpina urbināt degunu. Kučieris meklē pa saimnieces kabatām pēc konfektēm.
Bet suflieris spirinās ar kājām un kliedz: "Laižiet mani vaļā, es taču esmu suflieris!" Hanī brīdī atsprāg skatuves grīdas dēļ un parādās 3 līdz zobiem apbruņoti partizāņi. Pirmais partizānis: "Kur mēs esam?" Otrais partizānis: "Man šķiet, ka šīs ir nepareizās mājas." Trešais partizānis: "Muļķības, šī ir nepareizā loga." Visi 3 dusmīgi iešauj griestos, saplīst gaismas, nokrīt aizskars, skatītāji zālē lauž krēslus un meklē logas autoru. Vēl tikai dažas nedēļas un atkal Garazarā sāksies skolas saime, sāksies Garazara jaunie draiskuļi nāks un atkal viss virmos un kūpēs un kūsās. Šādā secībā man maz paziņojums no Bolšviekungu, kad rītā 11:11 šī zālē ir veco Garazara skolotāja sanāksme ar pagājušā gada abiturentiem, abiem diviem. Man liekas, ka Bolšviekungam vajag raidi uz milvokiem, tas ir tas iemesls, kāpēc viņiem te jābūt. Bet tiešām 11:11 viņiem te visiem jābūt. Būtu ļoti daudz satikies skolotājiem. Pēc pāris nedēļām sāksies mūsu bērnu nometnes atkal, kā parasti atkal, nezinām iemeslu dēļ, zinu iemeslu dēļ, piedalīs latviski nerunājošo posmus, kas ir ļoti, varbūt es nepareizi aprakstīts posmus, jo viņi vajadzētu noteikti sadalīt daudz sīkākās nozdalījumos. Vajadzētu vienu posmu, nometnes posmus, ko piedalītos latviski nerunājošie, bet latviski saprotošie bērni. Otrs posms, kur latviski nesaprotošie, bet latviski runājošie. Trešā kategorija, kur būtu bērni, kas ne angliski, ne latviski, ne saprot, nerunā. Varbūt tās, tie, kas braukt uz citām zemēm, varbūt ievērot, cik Amerikā ir svarīga apsveikuma kartiņa industrija. Katrā mazākā drugstore, katrā mazākā benzīna stācijā pārdod pasas kartes, un ne pasas kartes, bet apsveikuma kartes. Visādi ir gadījumi, ka jūs esat sadarinājies, kas ir izšķīries, visi ir šo dzīvokli, vienmēr ir apsveikuma kartes. Un latviešiem tādā ziņā nav, parasti tikai Ziemassvētkos lieldienās, un tāpēc, man liekas, drīz visā drīzumā arī latviešiem būs kartiņas, piemēram, jūs esat ielūgts labās viesībās kaut kur vai ne, un drusciņ pa daudz esat dzēris konjaku ar alli vai tam līdzīgi. Un kaut kas nepatīkams noticies un sieja jums 3 dienas darunā, vienkārši nopērkēt latvisku pareizo kartiņu un aizsūtiet uz viesnītām, kur jūs ir bijis ar šādu bantiņu. Katram kalngalam ir gals, katram bezdivenām divenes, piedod, ka tādās viesībās uzvedos kā zivenes. Bet aizsūt kartiņu par 22 centiem. Ap puķiem lido bites, ap nātrām mušas, domājot par tevi jāskrien zem augstas dušas. Tas vainas, ka jāstājas labu mats, vai arī tas vaina, ne? Dabīgi, jā. Ja randiņš nav bijis tik labs, tad var būt šāds pantiņš. Rozes ir sārtas, tās man patīk dikti, domājot par tevi man paliekās slikti. Vai, ja randiņš ir bijis pavisam slikts, šādu pantiņu kartiņu derēja. Vienam tēvam bija 3 tēli, 2 gudri, bet 3 sportists. Es, mans telefons ir atvienots. Ja jaunieši satiekās ilgāku laiku, vasaru un rudenī piepieši telefonu un vēstures sakaru pārtraukt, tad šādu kartiņu vietā. Kādēļ tu neraksti un klusē kā kaps? Mans ārsts domā rudenī, tu būsi paps. Vai jūs esat atbraucis no tālām zemēm, vai no Eiropas, vai Austrālijas, kādu iemeslu dēļ, muļķīgi iemeslu dēļ, ja kur iemeslu dēļ atstājas tas iemājās, tad šādi kartiņu vietā. Man patīk tavs mazie vaigi, tavs mazvārds skats, man patīk tavs mazais degls, man patīk katrs tavs sīkākais mats, man patīk tavs mazā piera, mazās lūpas, kas kvēlo kā sārts, bet vislabāk no visu mazā man patīk tavs mazais prāts. Iemesls visam vienkārši. Mēs viņu saulē nedaubjam tā brīvu. Ceram, kā būtu šovakar nopelnīsim naudu jaunām līdzsvērtās.
piedāvāju šo dziesmu izlūkuši no veciem arhīviem, un es domāju, ka sportistiem tiešām tā iespējas pie sirds. Lai gan mūsu pirmās globālās spēlēs nebija zirgu sports, tomēr tur zinām sakari ir, vai ne? Kad es dzirdēju ar nākamās skases ārās. Tiem, kam patīk zirgi, arī tiem veterinārā ārstiem, šī dziesma varētu patikt. Stāvēt arī. Mans brūdgans ir jātnieks. Mans brūdgans ir jātnieks, arī jātnieks tik skauts. Tam teica, ka mēs gan jātnieks ir pats. Ai, rai, ri, ra, 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 ri, ra, ra. Es taisīšu sētiņus, sirsniņus sev, tie mātiņi dvēsies tik vienīgi tev. Ai, rai, ri, ra, 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 ri, ra, ra. Jo augstāki zvani, jo jautāk tie skan, jo tālāk mans brūdgans, jo mīļāks viņš. La, 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 ri, ra, 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 ri, ra, ra. Dimtuliņas gaisā pār mākoņiem skrien, tas brūdgans, tas nolēms, tas paliks sarvien. Ai, rai, ri, ra, ra, ri, ra, ra. Vai mīli tu šeit, vai mīli tu tur, tu piedari mani un kaut galvas tevi tur. Ai, rai, ri, ra, ra, ri, ra, ra. Mans brūdgans ir jātnieks, ai jātnieks tik stāvs, tev teica, rakunēš, tev jātnieks ir mans. Ai, rai, ri, ra, ra, ri, ra, ra. Mans paziņojums no virtuves. Kā jums garšo ēdienu? Vai nav vienreiz ir labi virtuve garantētā šogad? Ir. Saimnieks vārdā es pateicos par šiem šķidriem aplausiem. Es domāju, ja jūs ēdiet citus gadus, kā nav sportistiem, es domāju, ka šis ēdiens ir ļoti labs balansēts. Viespienas katru dienu. Saimnieks lika man pateikt jums. Ir mazas problēmas, jūs esat ievērojuši nebūtās tās pelēkās vanniņas, kas pieliks pie sienas uz tiem plauktiem, kur uzrakstīs šķīvi, ēdamie rīki, lielie šķīvi, mazie šķīvi glāzes. Ja viņi atradīs, ka kāds cilvēks ieliks rīkus tur, kur ir ēdamie rīki, glāzes, kur glāzes, mazie šķīvi, kur mazie, lielie, tas cilvēks varēs tās vanniņas dabūt līdz mājās kā mazu suvēju. Viņš šiem neviens vēl nedara. Mēs tad Lindzierās ir vecs latviešu senu laiku grāvēji. Mazliet parafrāzēt, mazliet piemērot šīs dienas apstākļiem. Tēti, mīļais tēti, ļauj man šovakar. Šajā gadījumā, ja kādam spēlēs, esmu tētiņš viņa meita. Es neesmu nekas. Tēti, mīļais tēti, ļauj man šovakar. Zēra malā vienai pastaigā. Meitiņ, Nīdā, meitiņ, ja tu nevari iet, tev ir līdzi jāņem mazā māsiņā. Tēti, mīļais tēti, māsiņ nevar nākt, jo tā nopūst doties, kas garas erāzijā. Meitiņ, Nīdā, meitiņ, ja tu nevari iet, tev
nesaprotu, vai jūs varētu lūdzu runāt latviski? Jūs runājat latviski? Nē, es neesmu no Ventiņiem. Nē, jā. Jā, es atbraucu tāpat uz globālajiem spēlēm, izklaidēties, apskatīties basketbolu, volejbolu, tā tālāk. Jā, vienā mierā. Ak, jums pēkšņi gadījusies ir emergency, jā. Jums vajag ārstu. Vēl vienu ārstu. Bet, ziniet, es esmu veterinārs. Ak, tas nekas. Ak, daži no tiem esot īstie lopi. Nu, labi, nu, ziniet, es paņemšu savu bateriju, neiešu uz ambulanciju. Klausos? Jā. Austrālijas vīriešu basketbola komanda. Jums vajag palīdzību? Jā. Visiem mums vajag palīdzību. Ak, ko tā vajag? Vai aizsargu vai uzbrucēju? Ak, abas divas. Centru arī. Ziniet, es neesmu pārāk garš, man arī samērā korpulents. Ak, tas nekas. Neviens neievēros. Nu labi, tad kurā vietā jūs trenējaties? Ak, Pludmalē. Hello! ASV sieviešu volejbola komanda. Ak, ko var palīdzēt? Jūs esat tās baltās. Es nezinu, ka meldiem arī jāuzspēlē. Ak, tās otrās ir ķiršas sarkanās. Nē, un kas jums arī steidzam vajadzīga palīdzība. Bet, ziniet, kā es jums varu palīdzēt, tas tak nevar radīties uz laukumu tāds, kāds es izskatos. Jā, mēs gluži neesam gluži tādi vienādi, jāsaka, tādi. Man piemēram ir spalvainas kājas, jā. Tas nekas. Garās biksēs. Labi, ok, tad es iešu arī pie jums. Halo? Jā. Ar ko man gods runāt? Ar pārstāv no Kanādas sieviešu basketbola komandas tagad. Negāja pārāk labi kaut. Abas spēles zaudēja pār pa 50 punktu starpību. Nu, kā es varētu palīdzēt? Jā, es jau apsolījos spēlēt volejbola Amerikas sievietēm, jā, nevar. Tas nekas. Jūs meklējat sesto, lai iznāk labi volejbola vienīgi. Ok, labi. Jā, ak, jūs no šāvējiem. Nu, jā, es nevaru daudz jums palīdzēt, es pat nezinu, kurā galā stobram lodi nāk ārā. Tas nekas. Ko jūs ar to domājat? Jums nevajag šāvi, jums pietiekas. Ko tad? Ar kādu, kas mērķis tur augšā? Jā, es saprotu. Jūs meklējat kādu demokrātu. Es nezinu, man liekas, latviešiem nav tāda cilvēka, un es atradīšu kādu pieteikšu pie jums. Halo? Kas ir? ASV vīriešu basketbola komanda. Nu, beidzot kaut ko es varu izdarīt. Jā, man te visu vakaru zvanījuši cilvēki, neiespējams lūgums prasījuši. Jā, es savā laikā biju tīri labs basketbolists, jā. Jā, ak, jums nevajag basketbolists. Vai man ir svilpi un strīpains krekls? Bet, mīļais kungs, es tagad nekā no basketbola notiekiem nesu jēdzu. Tas nekas. Tā mēs divi tādi te būsim kā.
Viņš rādīja Jurija valsts futbola nodaļai 16 zēniem, kas nedēļu uzturējās, dušīgi strādāja, dušīgi spēlēja. Liels paldies viņam. Šī sakrībā es gribētu dot pāris vārdus Jānim Šņiņķim, mūsu futbola referentam no Austrumkrastes, kas nolasīs Amerikas izlases spēlētājs futbolā, kas rītās atcerēsies 2010. Pret Kanādas spēlētājiem pie paša laukuma. Lūdzu, Jānis Šņiņķis. Mums šodien notika Latvijas kausa izcīņa futbolā un piedalījās 3 vienības no ASV. Un bija ļoti grūts uzdevums atrast to pareizo sastāvu, bet šāds viņš ir. No pirmās vietas ieguvējas komandas New York Daugavas Vanagiem Edgars Sturāns, Roberts Sturāns, Jānis Stots, Pēters Kaptas, Pauls Ļipats, Ēriks Reds, Andris Puča un Dāvs Ūdris. Otrās vietas ieguvējiem Garazer, Pēters Albertiņš, Alberts Leksdiņš, Nīls Krūmiņš, Lāris Vihters, Jānis Šier un Arvīds Petersons. Un no trešās vietas ieguvējiem Ņūdžersijas kursus Raimonds Millers. Paldies! Armāns iedās viens ļoti laikmīgs. Atslaidīt ielietas plecus un pastūr vezumi, palīdz man no grāvis, stumt manu vezumi. Brauc tālāk ceļā, meklēt šūkļi taisītājs, vietās pašas teicis atrast bēglam lēkājs. Drīz mums pietrūks dziedātāju, rakstu rakstītāji, pietrūks kaunu dejotāju, dzimtu adītāji. Ārāk daudzēt pieminekļus, pelns jūrākais, ārāk maz, kas gultas labo lētu rakus tais. Ielām tautām viegla dzīve vienmēr labi ies, kāds kā tušas mēslu čupā ātri vairosies. Mums nav laika pašiem kauties otram plēs. Mums vajag bērnus, bērnus tā kā es. Atslaidīta pieliec plecu pastur gabaliņu, palīdz man no grāvis, vilkt manu vēstumiņu. Braucu tālāk ceļā, meklēt šūtaisītājs, vietās pašas reizes atrast bērnu lēkājs. Ārāk daudzēt pieminekļus, pelns jūrākais, ārāk maskas gultas labo bērnu rakus tais. Mums nav laika pašiem kauties otram plēs. Mums vajag bērnus, bērnus tā kā es. Pīrsburgai, kad es valsts dziedāju pusnaudienas, piecēlās kājās un gāju mājās. Ir interesanta lieta, ka varbūt šie ir pirmie svētki, kur tiek alus dots pa brīvu, kad viens viņu nedzer. Ir muciņa atņīga. Pirmie globālie svētki. Un es domāju, tas ir labi. Lai iet uz pilsētu iedzerās tur, pavadīt garā. Tāpēc man parasti neēk dziedāt dziesmu par dzeršanu, bet tas faktiski nav par dzeršanu. Tā ir dzeršanas apkarošana. Jokā kāda. Ko tas ieteic? Ja man būtu dzērājis, tad es viņam gan parādītu. Bija 90 gadus nepastējusies. Cik domāties. Iedomājieties šādu pakaraini, vīrs ir projām, piekdienas vakars dabūjis čeku no mājās,
Sieva stāv ārā sporčiņu treniņu tērpā un gaida viņu. Dziesma viņu dziesma. Es likšu labam galviekam, tev varu uzbūvēt, un lai to neapgāstu, tie grīdas pieskrūvēt. Uz bletes vienmēr pildīts būs eksport alus kaus, un varasotā māzē par divīdu saus. Un čupaksī būs plates ar veciem šlāģeriem, no brāļiem laiviniekiem līdz zeņa grāvējiem. Ja saņemsit tu spēkus un lūgsi dejot man, es dziedāšu tev līdzi, kā viss mājas skan. O, mīļiņ, neplaties uz svešiem krogiem, labāk mājās nāc, un pie savas sievas saviem jaunu dzīvi stāc. Tev nebūs nav jātērē par to, ko glāzēties, tu redzēsi, cik lēti un labi mājās ies. Pirms es sāku māju par pāru pārbūvēt, uz grīdas viņš zāju skaidām izskaisīt, un lai tev būtu skaidrs, ka šis nav stūra vārds, pie sienas inabu vietā būs laika kalendārs. Rausies pāra ķeblī un sāc pielieties, līdz zāļu skaidās līgstās, tu beidzot novēlies. Līdz svētdienas mītam laiki, kā ķēniņš skaidās krāju, kad nāšu es ar šļauku, tev mutri nomazgāt. Bet ja tu nemainīsies, tad drīz būsi beigts, uz pieminekļa galā, kā akmenī būs teikts. Šeit uzspiedz Latju dzērājs, ko pāri tagad rīt, kas notikās tik tādēļ, kas sievu neklausīt. O, vīriņ, neplanties uz svešiem rogiem, labāk mājās nāc, un pie savas sievas saviem jaunu dzīvi stāc. Tev nebūs nauda jātērē, par labu to glāzēties, tu redzēsi, cik lēti un labi mājās ies. Tu redzēsi, cik lēti un labi mājās ies. Tagad neraksta dziesmu, to ministrs varbūt tās vietējā publiku zina to dziesmu, bet no tālās Eiropas, Zviedrijas, Anglijas, Vācijas un arī Austrālijas, arī šī dziesmu daudz dzirdēt. Un mēs vienreiz patīties kopā ar kopu, pantīgi iedziedāšanu. Šīs dziesmas par veciem laiku paradumiem Latvijā, ziniet, kādreiz bija cilvēki runāja, kaut ko teica un negribēja, ka tas slikts, kaut kas notiekās, tad teica, kad tik kaut kas nenotiek. Arī šai dziesmai 3 pantiņi ar piedziedājumus ļaušanai uz grību. Ilmās Ķildišs teica, ļaujiet droši, ir tā zāle jāmazganīt no rītā. Dziesmas notiekās pieņemsim kaut kur kādā stāvā. Latviešu ciemā. Pensionāres sēdēja uz skola garezerā, un savā starpā runāja, kā aiziet dzīvīte. Visi kopā! Un savā starpā runāja, kā aiziet dzīvīte. 70 gadīgā, māsiņ paskaties, man pašas īstie mati vēl ir saglabājušies. Viss paklaus! Man pašas īstie mati vēl ir saglabājušies. Tu, 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 kad tik kas neklātās. Tu, 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 kad tik kas nenotiek. 80 gadīgā, māsiņ paskaties, man pašas īstie zobi vēl ir saglabājušies. Man pašas īstie zobi vēl ir saglabājušies. Tu, 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 tu,
Dievam. Kad tik, kas nenotiek. Līdz 90 gadīgā, uz aušas lieladies. Man meitas nevainība vēl ir saglabājusies. Man meitas nevainība vēl ir saglabājusies. Kad tik, kas nenotiek. Kad tik, kas Tagad mūsu tradicionālais vakaru ziņu raidījums ar Kalniņu un Leju. Labvakar, es esmu Andrejs Kalniņš, Kaunas. Juris Lejiņš kaut kur Garzarā. Pirmais ziņojums nāk no Ņujorkas. Amerikas Latviešu apvienības sporta birojas ir ļoti norūpējies par daudzo ievainoto skaitu gadskārtajās latviešu meistarsacīkstēs volejbolā un basketbolā. Lai samazinātu punu, zilumu, pārsvistu pieru un izdauzīto zobu skaitu, biroja vadītājs Teodors Alceris apsvarot iepazīšanās balles vairs nerīkot. Garazarā. Agrākos gados pēc katra lielā Garazara sarīkojuma lielisks ienākuma avots jauniešiem bija tukšo buņģu un pudeļu uzlasīšana, jo pa katru pēc Mičigans likuma varēja iekasēt 5 vai 10 centu. Sakarā ar dzīves dārdzības un vidusskolas maksas pieaugšanu, Garazara vadība turpmāk priekšroku pie atkritumu mucām došot vidusskolas audzēkņu vecākiem. Garazarā. Austrālijas latviešu vīriešu volejbola komanda pēc nevienas uzvarētas un 8 zaudētiem setiem lūgusi spēļu vadību turpināt viņu spēles, tagad nocerēt uz tenis laukumiem, kur esot zemāki tīkli. Par lielu nožēlu no globālajām sacīkstēm pēdējā brīdī izkrita pieteiktā volejbola komanda, sastādīta tikai no jaunajiem latviešu mācītājiem. Šī komanda bija favorīta šī turnīrā aiziet mājās ar visām godalgām, jo mācītājiem ir bijis labs treniņš gadiem ilgi servējot ticīgos, paceļot grēcinieks un grendējot pagānus. Globālos spēļu ārsti Dagobats un Zariņš esot apmierināti par zemo ievainoto skaitu. Viegli ievainojumi gūti basketbolā, volejbolā un futbolā. Vairāki golfa spēlētāji sasaldējušies slapjo kāju dēļ no bradāšanas par ūdeni. Bet pāris šahisti esot sasitušies, kad aizsnaudušies un nokrituši no krēsliem. Īpaša handikaps savās basketbola spēlēs lūgusi Eiropiešu sastādītā komanda, jo izrādās, ka 2 runājot zviedriski, 2 vāciski, bet 5. mākot latviski. Nesaprašanās ir sevišķi izpaudusies spēles galvenajā stratēģijā. Abiem vāciešiem mūžīgi esot uzbrukumā, zviedriem vienmēr aizstāvoties un latvietim parasti pie sola iedzerot. Jau daudzus gadus vispasaules zinātnieku uzmanību ir saistījis tā saucamais acid rain, kura rezultātā pēc šī lietas radoties dažādi dabas bojājumi. Šī lietas cēloņi vēl neesot galīgi noskaidroti. Bet pirmo reizi šis fenomens esot parādījies Mičigānā, kur katru vasaru pēc Jāņiem Garazarā, netālajā Three Rivers pilsētā nedēļu vēlāk ir redzēti koki bez lapām un vāveres bez spalvām. Garazarā. Nu jau vairākus gadus pēc kārtas Garazarā Jāņos kā skaista tradicija izvērties maratonu saukts Skriesim uz Garazaru. Neoficiāli katru gadu šos pašos Jāņos šim maratonam drīz sekojas iesim uz dziesmuleju, pēc tam vēlāk rāpsimies uz dzintariem un tad uz rīta pusi vilksimies uz ambulanci.
mēs mēģinām kaut kādu atvieginājumu atrast mūsu izrādes programmā. Mēs atraduši jaunu grupu, ļoti izskatīgi talantīgi jaunieši, gan Kanādā, gan Indianapolē, gan Čikagā. Viņi visi saucās kaut kā buntāvnieki, kas laikā kā parastas drupas galdiņu palīdzību tika iespiest kā buntāvnieki. Tāds vārds vispār nav latviešu valodā. Buntāvnieki ir buntāvnieki, bet nav buntāvnieki. Viņi ir buntāvnieki. Un šeit es jums gribu, nāc uz Hungri, parādīt uz skatuves Silviju Kārkliņu, Lauru Banatu, Lindu Gaiķi, Lindu Krombergu, Albertu Zubānu, Gunāru Brantu, Kārli Briedi un Ārdu Robežnieku. Visus kopā kā buntāvnieki šeit uz skatuves, tas ir tikai aplausus. Es stāvu ielas vidū, visapkārt brauc un skrien, un turisti no ārzemēm mani aprīno ar vien. Par tādu zemi brīdību kāds ieraksts iekalts man, vēl tādu zemē turās un balstai tālu skan, Ar brīvību tāpat nepāk līdz tā pie visiem tiem, priekš dažiem lietās diezgan, bet visiem nepietiek. Ar mani draugs tik nevenā, lai cēlā varoņcils, ar pamatā ir laukakens un tēvu zemes smilts. Pats Dievā kāds prieks virguļos un ledus prijāti līdz. Trīs laiks pēc kāds pēc galvas mirts, kāds manīs aizpildīs. Daudz gadu kā jau stāvu un mierīgs noskatos, cik svešu karā pulku man garā aizstojos. Cik pavadās no maršalets un skaļi komanda
citu nevaru maiņu, līdz šim nav pieredzēts, līdz šim nav pieredzēts. Ar mani draudzi ņēmēnā, mani cēlā varoņu cilts, par pamatā ir laukakmens, un tēvu zemes smilts. Ar ziemā kāds sniegs virguļos, un ledus neatvilīs. Trīs vaices kāds pēc galvas mirts, tāds manīs atsildīs. Par mani draudzi nevedā, par mani nevedā. Paldies par aplausiem un skaistiem ziediem. Vispēc privātīgi būtu tādnieks uzstāsies rītā ar vienu citu priekšnesumu, ja būs divi priekšnesumi, šī viena dziesmas atkārtojums, un būs deji dziesmas kombinācija par sporta dzīvi, kas notiksies šodien nedēļā. Arī mums būs diezgan 80% savādāk programma, kāds speciāls viesis mūsu vidū. Jāsaka, pensijā gluži neaizgājis, bet, teiksim, dienvidos dzīvodams, mūsu viņais draugs, bijušais kolēģi Ilmāns Zemes ar speciālu Jāņu dziesmu, ko visu publiku varēs traukt līdzi. Mēs mēģināsim arī iekustināt vienreiz pēc daudziem gadiem, kas nav darīts vairāk, vērēs rāvā ļaužās citās pilsētās līgošanu, jo rītā būs Jāņu. Visi mēģināsim ņemt visos līgo dziesmas līdz neaizmisim no Jāņu siera, Jāņu tēva, Jāņu māti. Tie būs arī mums viss būs orķestris, apņu orķestris būs. Un visu, ko es varu teikt, šis bija brīnišķīgs vakars, liekas, ko patīk pavadīt. No mūsu puses jāsaka, ka šī bija labākā publika, kā mums ir kāda globālās spēlēs ir bijis. Nevajadzēja tiešām tērīties, zināt, ka buģes ir masa. Sniegadās zaļās meļas ir diezgan dārgas. Dziesma, vienīgā pēdējā, kas mums ir, kad mēs tieši priecāties uz dziedāt līdz, šī ir dziedāt dziesmas, jums dziesmas nesos Made in Latvia. Pavējās nav dzied kopā. Agrā rītā stundā mani modinā, radio, kas salī
galva, kas taisīs Dānijā, dzeru melnu tēju, kas plūka Indijā, uzvalka tad velku, kas šūts Hongkongā, kājas bāģu itālieši savakā. Uzēju tad projām, istabā es plus, kur importētā ūdens gultām jādus. Smaids uz viņas lūpām ir sarka balti sāks, skakoties uz tām kļūst patriotisks prāts. Viss pie viņas latvisks, nav nekas tur lēts, nav nekas to plastikas vai importēts. Jo mana mīļā ir meitene Latvijā, no matu galiņiem līdz papēžiem. Jo mana mīļā ir meitene Latvijā, no matu galiņiem līdz papēžiem. Visi kopā! Jo mana mīļā ir meitene Latvijā, no matu galiņiem līdz papēžiem. Jo mana mīļā ir meitene Latvijā, no matu galiņiem līdz papēžiem. Smagie mājas darbiem, kā nesūdzās neko, pat jums iesāk tecēt, to ņem un salabo. Ja kaimiete sauc, lai briķu spēlēt nāk, tā atvainojās nevar, ko mīrā mīklu jauc. Ja kādreiz tiesībās par daudz man galvā tiek, kā pilnu viltu maisu mani sieva plecā liek. Jo mana mīļā ir meitene Latvijā, no matu galiņiem līdz papēžiem. Jo mana mīļā ir meitene Latvijā, no matu galiņiem līdz papēžiem. Katrā ziņā, kā jau teicu, rīt vakar Jāņu vakars, viņa vēl joprojām būs šeit. Tātad rīt vakar jau Jāņu vakars, un viņa būs šeit. Vēl viena lieta, ko es gribēju paziņot, ir tas, ka šodien notika lielā izloze, un rezultāti ir redzami ēkamzālē, kur jūs varat apskatīties rīt no rīts, vai jūs esat laimējuši lielo laimes. Rīt no rīts ir redzami.